Uz triviālo jautājumu ražotājiem, kas ir šis plastmasas īpatnis, arī atbilde bija tikpat vienkārša. Tas ir trusis, kas kustina ausis, mirgo dažādās krāsās, var ar jums sarunāties un ir pievienots internetam ar Wi-Fi palīdzību. Ir jāpiereģistrējas mājaslapā, jāizvēlas tam vārdu, un tad trusis kļūst par jūsu draugu. Tas no rīta spēs pastāstīt laikziņas pilsētai, kurā jūs dzīvojat. Piemēram, no rīta 8 tas paziņos, ka šodien būs saulains plus 20 grādi. Vēl tas prot paziņot par jaunu e-pastu, pamodināt jūs ar iecienītāko mūziku, atskaņot internetu radio un podkastus. Jūs ar to varat sarunāties, kā arī dot tam komandas, nospiežot pogu uz vēdera un pasakot angliski, piemēram, komandu laika ziņas. Šis trusis ar visai savdabīgo nosaukumu Nabastag atpazīst vairākas balss komandas un pamatā tas prot sarunāties angļu, vācu, itāļu, spāņu un franču mēlēs. Kad trusim kļūst garlaicīgi, tas mēdz arī pavingrot, virpuļojot savas amizantās ausis, kuras starp citu var elementāri nomainīt. Grūti saprast, kam Nabastags noderēs vairāk – bērniem vai pieaugušajiem.